rekordu. Turpinām ar otro stadiju, tad ar ko viņa vēl tur Tā, kuru man pārtrūka? Pie kuriem? palikām pie otrās stadijas un tās simptomiem. Nu jā, cilvēks daudz melo, jā, arī tā tad jau, piemēram, slēp savas problēmas, slēp finansu problēmas no partnera un tā tālāk, jā. Par to arī sākas daudz ģimenes konflikti, gan par to, ka ir finansu problēmas, gan par to, kur tā nauda pazūd. Nu, un tad nu, pāriet trešajā stadijā, jā, tas ir sāk zust rezistence, tā tā saucamā tā kā jau sabrukšana. Faktiski jau cilvēkam ir diezgan smaga, kā to sauc, encefalopātija, vai pat iet uz tā saucamo alkohola demenci, jā. Um, Ir tāds Korsakova sindroms, kas smadzeņu bojājumu tur B vitamīna deficīta dēļ cilvēkam sāk ciest atmiņā arī, nu, tad, kad viņš nav ierēbis, un viņš šo atmiņu sāk aizpildīt atmiņas caurumus ar visādām fantāzijām, ka viņš tur kaut kur bija un kaut kādiem tur pazīstamiem cilvēkiem sarunājās, jā, un tam līdzīgi. Lai dabūtu alkoholu, un tad, kad finanses ir beigušās un darba nav, nu, ļoti palielinās tā melošanas tā tad fāze, teiksim tā, iet aizņemties naudu no visādiem draugiem. Ja? Nu, tas ir līdzīgi tāpat kā to dara spēļu automāta atkarīgie. Ja? Tātad, un viņi melo kādos, ja slēp savas finansu problēmas. Un tad, protams, bēguļo, jā, un tad ir, teiksim, tur pus pasaulē parādā. Jā. Mm. Bet Bet sievietēm tas, man liekas, bija šī savādāk izpaužās. Sievietes tomēr turpina iet uz darbu, nu tās, ko es esmu, nezinu, redzējusi, satikusi savā dzīvē, turpina iet uz darbu, turpina pelnīt, turpina audzināt bērnus. Um, Jā, vai ir atšķirības tomēr arī tajā, kā fiziski tā atkarība izpaužās sievietēm un vīriešiem? Sievietēm, tā seksualitātes kontekstā mēs runājam, viņas it kā ir atvērtākas seksam, tas, ko es esmu dzirdējis savā privātu praksē, alkoholu lietojot, labāk spēju atbrīvoties, ļaujos tur kuram seksam, par kuru tādā skaidrā prātā pat neiedomātos. Bet vienlaikus bieži vien nepadomā par to cilvēki, ka alkohola reibumā mainās šī jutība, un sievietēm mazinās spēja sasniegt orgasmu. Nu, gluži tāpat kā vīriešiem šī erektīlā disfunkcija. Jā, atšķirīgi tomēr piedzīvo sieviete un vīrietis to atkarību. Un tāpēc bieži vien par sievietēm neuzskata, ka viņas ir atkarīgas. Par vīriešiem tas it kā ir kaut kā tā kā acīm redzamāk, bet sievietes aiz tā sava nosīta atbildīguma, nu, daudz labāk un prasmīgāk slēpj savu alkoholismu, vai ne? um, nu jā, teiksim, sievietēm, lai būtu alkohola atkarība, jābūt diezgan lielākai psihopatoloģijai, jā, tur diezgan nopietnai, jo, nu, jau, kā zināms, alkohola atkarība biežāk ir vīriešiem statistiski, jā. Tiešām, jā. Un tā tad relatīvi veselāki vīrieši var palikt pa alkohola atkarīgākajiem, sievietēm jābūt lielākai psihopatoloģijai, jā, lai viņa. Un tad, protams, viņu ietekmē tas, ka ir bērni un tur atbildība par bērniem, jā, un tāpēc jāiet darbā. Un tā kā sievietes to pavelk ilgāk, jā, Mm. nu, teiksim, nedara tā, ka, nu, teiksim, iegrimst, nu, teiksim, galīgākā plostā. Nu, izņemot, tas ir procentuāli daudz mazāk, jo, protams, visi ir redzējuši sievietes, kas arī ir tā kā bezpajumtnieces, vai var redzēt, ka dzīvo ļoti sliktos apstākļos, jā. Nu, tad tas izpaužās tāpat kā vīrietim, jo arī cik daudz pacienti te mums visiem ir, kam abi divi vecāki ir bijuši alkoholiķi, bet
nu, vienmēr biežāk ir, ka tēvs, vai neskan, Mhm. ka tēvs. Dažreiz skan, ka mātei bija alkohola problēmas un tēvs par to tur tā kā lamājās, jā. Un tad ir tie gadījumi, kā bija divi, jā, vecāki bija. Un tad tas stāvoklis ir tad vissliktākais, jo tad, nu, protams, kā māte tur kaut ko cenšas vēl tur kaut kādas vakariņas bērniem pagatavot, jā, par ko tēvs vispār var nelikties nezinis. Bet vispār, nu, ja abi divi vecāki ir alkoholiķi, nu, tad, nezinu, tad ļoti bieži ir, ka bērns baro kaimiņi, jā. Nu, tad tur ir daudz biežāk ir tie gadījumi, kad bāriņu tiesa tad bērnus izņem un atņem vecākam tiesības. Ja? Tātad, ja vīrietim ir alkohola atkarība, nu, viņš mazāk iesaistās bērnu audzināšanā vai neiesaistās vispār, un par to ņemās sieviete. Ja Mm. sievietei ir alkohola atkarība, tad, nu, protams, ir gadījumi, kad tad vīrieši tad paņem bērnu sev, jā, bet, nu, bāriņu tiesas gadījumi ir tie, kad, lūk, sievietei atņem mātes tiesības, jo tad, nu, tā kā tā ir acīs uzkrītošāka tā lieta, ka bērnam iztrūkst aprūpe. Jā, tieši to es domāju, acīs uzkrītošāka lieta. Bet mūsdienās, manuprāt, tas alkohols pats kā tāds ir tik ļoti normalizēts, ka tas, ka mājās abi vecāki izdzer vakarā, tur nezinu, puspudeli vai pudeli vīna katrs. Neviens to vairs neuzskata par problēmu, un tie cilvēki ilgstoši tā gadiem nu, turpina tādos apstākļos, tādā dzīvesveidā dzīvot, bet tā taču ir atkarība. Un viņi varbūt turpina rūpēties kaut kādā mērā par saviem bērniem un tā tālāk un tā joprojām. It kā viss no malas izskatās ļoti normāli, bet īstenībā tā nav. Un kur tad ir tā robeža, kad cilvēks var vispār pats saprast, esmu es alkoholiķis vai neesmu alkoholiķis? Nu, ir tās stadijas, ir tie ieradumi, bet kas ir pāri tam visam? Kāpēc viens par sevi domā, ka viņš ir alkoholiķis jau pie kaut kādām super mazām alkohola devām un kaut kādām izmaiņām? Citam atkal tas ir pie pēdējām stadijām, nav šīs kritikas attiecībā uz sevi. Nu, man ir viena radiniece, kurai ir jau minētā trešā stadija, viņai ir šī alkohola demence, viņa zvanās apkārt visiem saviem tuvākajiem cilvēkiem, kad viņi ir sadzērusies un pēc tam to neatcerās, bet viņa nevienu dienu nav atzinusi, ka viņai ir alkohola atkarība. Un principā nu, tas ir. Tā ir bezcerība vienkārši nu, kaut kādā veidā to nu, izmainīt. Nav vairs tādas iespējas. Ne, to izmainīt ir reti, kad cilvēks pats atģidās, jā, jo tāpēc, kā jau es teicu, tad jau ir bojāta arī pieres daiva, un pieres daiva tikai atbild par pašnovērošanu. Jā. Mm. Nu, ko var salīdzināt ar pieres daivas bojām? Nu, piemēram, naktī mēs sapņojam, jā, mēs runājam par sapņiem. Jā. Sapņu laikā parasti pieres daiva nedarbojas, un līdz ar to mēs nejūtam, ka esam sapnī. Jā, un lai kādā murgainās situācijās mēs iesaistamies, mēs nu, bez mazvai nu, ne par ko nebrīnamies. Jā. Tur dzenas pakaļ citplanētieši vai kaut kāds degunradzis. Mēs, protams, bailēs bēgam sapnī, bet neiedomājamies, nu, tas vispār, nu, sviests kaut kāds, jā, tie mani Jā. murgi. Mm. Nu, tas ir kaut kas līdzīgs, jā, jo tajā laikā nav pašnovērošanas spējas, kas pateiktu, vai tas ir reāli, kas ar mani notiek, vai kas ar mani notiek, jā, Mm. vai kāpēc es esmu te pēkšņi šaurā istabā ar degunradzi, tā kā no kurienes, jā. Tādi jautājumi nerodas, jo tā ir pieres daiva, tas ir galvenais smadzeņu orgāns, ar ko mēs atšķiramies no pērtiķiem, jo tieši pieres daiva mums ir vislielākā, pārējās visi pērtiķu smadzenes, ja? Gandrīz vai analoģiskas. Nu jā, un viņas tiek nolietotas, tā sakot. Un tāpēc dabūt, lai alkohola atkarīgais ārstējās, tā tad nav iespējams, tāpēc es saku, tas ir tie, kas aiziet uz anonīmiem alkoholiķiem, jā, tie aiziet tikai tāpēc, ka parasti partnere vīrietim ir pateikusi, vai nu tu ej ārstēties, vai es no tevis šķiros. Mm. Ja?
Un, ja viņam tā sieviete ir nozīmīga, viņš aiziet ārstēties, kaut arī viņš neuzskata, ka viņam ir kaut kādas nopietnas problēmas. Tāpēc es parasti arī saku, nu, ka partnerim ir jāsaka, ir jāuzstāda ultimāti, citādi nevar. Viņš pats neuzskata. Jā. Ka to es atceros arī vienreiz pacients, kādreiz viens atnācis, ja, ka nu, viņš bija arī jau principā trešā stadijā, bet viņš sāka dzirdēt balsis. Ja? Un tās balsis lamāja viņu par alkoholiķi. Ja? Un viņš tagad atnāk, tur doktori, vai nevarat atbrīvot no balsīm. Viņš, ka viņam teica arī narkologi, ja, un psihiatri, ka viņam ir alkohola atkarība un jāsteidz, viņš teica, ka nē. Ja? Un es tam pacientam teicu, ka jums tās balsis nav jārastē, jums beidzot ir jāieklausās. Jūs neieklausījāties psihiatros, nu tagad ieklausāties savā iekšējā balsī. Ja? Ka viņam saka, jums ir alkoholiķis, jums jārastē alkohola atkarību. Ja? Jā. Nu, viņš tur aizgāja galu grozīdams, nezinu, vai viņš vērsās pēc palīdzības vai nē, bet, bet nu, jā, tas ir tā tad. Tieši tāpat kā arī, ja galvas traumas dēļ cilvēks cietīs pieres daivā, ja būs galvas trauma, viņam samazināsies pašnovērošanas spējas, viņam attīstīsies agresija, greizsirdība un impulsivitāte, kauslīgums, jā, apmēram tie paši fenomeni, kas, ja to izdara ar alkoholu. Skaidrs. Labi, paldies par šo. Un tad, tagad mēs esam trešajā stadijā, ja? Tad otrajā stadijā cilvēkam vēl ir šī pašnovērošanas spēja. Viņš tā kā spētu arī apzināties to, ka viņam ir alkohola atkarība, vēl viņš var vērsties pie speciālistiem ārstēt, bet trešā stadija jau ir tā stadija, kurā nu, vai nu tad tas ultimāts nostrādā, vai nu tad ir jau par vēlu. Ne, arī pirmajā un otrajā stadijā ir nepieciešams ultimāts, jā, jo neobligāti pašnovērošanas spēja. Tātad cilvēkiem, kam ir labas pašnovērošanas spējas, viņš tad var pats ātrāk pamanīt, ka es jau esmu tēs uz riska robežas un sākt ierobežot. Jo, protams, ka cilvēki arī ir arī tādi, nu, kas pamana, jā, ka Nu, jā. laikam es sācis dzert pa daudz Mm. un tam līdzīgi. Jā, tā kā protams, ir cilvēkam bijuši galvas traumas bērnībā, arī tāpēc pašnovērošana traucētu, un tas arī papildus predisponēs uz alkohola atkarību. Skaidrs. Ja? Tā kā nē, tas ir citreiz jāsaka, ka nu, tur mīļotais vīrietis tur izdzer katru vakaru vairākus aliņus, un viņš saka, tie ir tikai aliņi, un ja jūs neuzstādīsiet ultimātu, viņš to nu, nepārstās, ja? Jo viņa skatījumā tas nekas nav, un viņš jau neredz, ka viņam ir paliek lūk šīs stiklainās acis, ja? Un kā tā sieviete, ka ja viņa alkoholu nelieto, viņa redz, nu, ka viņš vairs nav runājams. Nu, viņš runā un pļāpīgs un varbūt atbild, ja, bet nu, viņš atbild muļķības, ar viņu nevar izrunāt nopietnas lietas, ja, un tas sāk kaitināt, ja, bet viņš pat preklīniskajā stadijā var tā, nu, kas tad? Nu, tas ir, nezinu, jā, divas buņģītas cēlies, bet kāpēc to lietot katru vakaru? Jā, Ja? Nu, tā kā. Kāpēc nevar tēju vakaros dzert? Nu, kāpēc tieši tiešām. aliņu? Ja? Jā. Tā viņš ir, jā. Un reizēm nestrādā arī tie ultimāti. Ok, un tad ir tā ceturtā stadija, Nu, kas ja ir. nestrādā ultimāts, tad tam partnerim ir jāsaprot, ka nu, tad, nekādu dižo jūtu pret jums nav. Tad Mm. jautājums ir, vai jums ir šīs attiecības vajadzīgas? O, Ja? šis ļoti rezonē, jā. Šis ļoti rezonē, paldies. Nu jā, un tad nu, seksuālā funkcija, kā šajā stadijā, trešajā, nu, droši vien jau stipri traucēta. Um, un kas notiek tālāk, ceturtajā stadijā?
Nu, pirmā stadija, šī trešā ir tā ceturtā, jo pirmā es pieskaitīju to preklīnisko, jā, Ah, kad ok. tas Mhm. sākās, jā. Mhm. Nu, labi, nu, ceturtā stadijā bezpajumtnieks stāvoklis, jā, teiksim Aha. tā, alkohola pilnīgi encefalopātija. Mm. Bet seksualitāte samazinās visu laiku, tas ir viens, nu, ko pētījumi saka. Tātad, un šeit ir tikai tādas tā kā šķēres, par ko pētījumi bija neskaidrībā, va tā kā, kāpēc no vienas puses, tā kā iedzerot alkoholu, it kā seksualitāte paliek tā kā intensīvāka, jā, a tai pašā laikā alkohols ir smadzeņu depresants un seksualitātei, nu, tā kā traucē, Jā, jā. ir atbilde uz šo. Jā, un tā tad, nu, viena lieta bija, kad tā tad tas ir saistīts, lūk, ar šo pretfrontālo garozu, ka vairāk aktivējās, jo tā citādi šīs morāles normas ar dažādiem tur psihiskās aizsardzības mehānismiem šo seksualitātes, nu, tādas izpausmes, nu, apspiež, jā, jo mums jau pavisam normāli skaidrā dienas laikā var, nu, teiksim, kaut kādu cilvēku izskatīties ļoti simpātiski un var attīstīties seksuālās fantāzijas par to, bet šīs seksuālās fantāzijas, nu, neviens nevienam nestāsta, jā, savam partnerim parasti nestāsta, jā. Varbūt tur kaut kādā draugu kompānijā ir tā, ka iedzēris pasaka, jā, ka tur, jā, es varētu ar viņu, jā, pārgulēt vai kaut kā tā. Nu, īpaši vīriešiem, jā, bet nu, sievietēm arī. Un tad jautājums, jā, tas ir viens, ir, ka samazinās šī apspiešanu. Jā, kad, nu, teiksim tā. Bet savukārt fizioloģiski, jā, piemēram, saistīts ar to pašu erekciju, orgasmu, tāpat tās ir arī pētījumi, ka varbūt arī sāpīgāks dzimuma akts, dispareūnija, piemēram, jā, un vēl tur kaut kāda traucējuma. Tātad, piemēram, vēlme tā kā var pieaugt, Jā. realizācijas spējas samazināties. Un Mm. rodas tās, nu, tā kā šķēres, jā. Piemēram, Mhm. tam pašam greizsirdīgāk alkoholiķim, viņam seksuālās fantāzijas turpina uzbudināt, jā, bet erekcija sāk samazināties, jā. Nu, tad jautājums tikai tā tad atkal. Pirmās devas tā kā it kā to seksualitāti aktivē, un arī tā kā erekcija ātrāk sākās un tā tālāk, jo tā bremzējošā garoza atslābst. Ja? Mhm. Un vai sievietēm vai vīriešiem tā tad tas tā kā aktivējas. Ja? Un pēc tam, jo vairāk tā alkohola deva lieto, jo vairāk sāk izpausties šie nomākšanas efekti. Ja? Tā tad, kāpēc viņi ir smadzeņu depresants. Un tas pats ir arī ilgstošākā laika vienībā. Ja? Sākumā preklīniskajā un pirmajā stadijā tātad ar sākuma devām tas veicina tādu erotizāciju, ja, Jā. flirtēšanu. Mm. Un tas kādu laiku ir, jā, un tad cilvēks sāk biežāk lietot alkoholu, lai tā kā to seksualitāti atkavētu. Un tad pamazām tur pēc vairākiem gadiem, tad tomēr tā seksualitātes funkcija sāk ciest. Ja? Jo Mm. tad cilvēks sāk ievērot, ja, ka vairs, vat, piemēram, tas ir tāpatās, kā, piemēram, arī ar miegu ir līdzīgi. Sākumā alkoholu var lietot, tāpēc, ka labāk aizmigt. Pēc tam alkohols paliek par to, ka alkohola problēmu dēļ ir miega traucējumi iestājās. Ja? Mm. Mm. Arī tāpatās. Un Mhm. tad ir tie pētījumi, tā domā, vai tā ir tāda alkohola farmakoloģiska reakcija, ka tā seksualitāte liekas tā kā intensīvāka. Jeb tas ir saistīts ar to, ka cilvēki prognozē, ka es iedzeršu alkoholu, es tur seksuāli atbrīvošos. Ja? Un daži pētījumi arī rāda, ka tas ir tikai no tādām prognozēm. Tādi pētījumi ir veikti, ka cilvēkiem, piemēram, eksperimentāli dod, nu, piemēram, bezalkoholisku alu, ja? Jā. Pasaka, ka tas ir alkoholiskais. Ja?
Un tad rāda, piemēram, kaut kādas erotiskās filmas, un tā viņi atzīmē tur to savu seksuālo interesi. Ja? Nu, un tad izrādās bezalkoholisko alu dzerot, cilvēkam arī tā kā ir it kā vairāk tās erotizācijas nekā tā, ka viņš nebija iedzēris. Ja? Tā tad tur ir tikai tas, kas saucās ar paredzēšanu. Ja? Jā. Bet kas Pieredums ir atkal tā interesanti? pati atkarība droši vien, kas to paredzēšanu ir veicinājusi, vai ne? Jā, bet tur darbojās, vat interesanti ir tas, ka pilnīgi farmakoloģiju izslēgt nevar, vat tajos pētījumos es gribēju tur pastrīdēties ar vienu pētījumu. Jo Mm. redzat, tas ir dopamīns, kas veicina baudas paredzēšanu. Jā, Bet ja es dzeru vienalga kādu preparātu, bet man liekas, ka tas ir kaut kāds ārstnieciskais preparāts, mēs zinām, ka ir placebo efekts. jā, Placebo efekts ir dopamīna izdalīšanās. jā. Ja? Un līdz ar to, vat, piemēram, ja es iedzeru vienalga ko, kaut vai urīnu, ja, un man liekas, ka tas ir baigi ārstējošais, ja, un man tagad paliks labāk, es sajūtu placebo efektu. Ja. Jā. Tātad tas cilvēks, kas iedzer bezalkoholisko alu, domājot, ka tas ir īstais alus, viņam sākas placebo efekts, viņam sākas dopamīns. Ar dopamīns ir tas, kas darbojās gan pie seksa, gan pie iemīlēšanās. Ja? Un līdz ar to tātad, lūk, mēs varam novērot tāda tipa efektu. Ja? Mm. Bet arī tas, ka šī erotizācija pastiprinās, tam arī ir blakus efekti, par to arī ir pētījumi. Tas ir tā saucamais, ka var veicināt uz dažādiem devianta seksa formām. Sākot ar to, ka, piemēram, tur kāds skaidrā tur normāli tur interesē tikai pieaugušie, un pēkšņi reibumā viņi pieķer ar bērniem. Ak, Ja? redz kā. Piemēram, nākamā deviantā forma, ka paliek agresīvāks, jā, tā tad, un ieskaitot arī, piemēram, izvarošanas. Jā, Jā, tā. šos man arī daudzi klienti īstenībā ir stāstījuši. Tie, kuri ir bijuši alkohola atkarīgi, ja nolēmuši no šīs atkarības iziet ārā, un viņiem ir palikušas atmiņas par to seksu, kāds viņiem ir bijis tad, kad viņi ir lietojuši alkoholu, kur tieši izpaudās šis te agresīvais seks ar dažādiem tur sāpju elementiem un tādām, nu, tiešām agresīvākām formām. Un tagad, kad alkoholu nelieto, vairs tādu fantāziju nav, un tas seks šķiet garlaicīgāks un neinteresantāks. Par to man arī Jā, vai tas pat jautājums. vairāk izpaužās, jo tad, kad alkoholiķis pārstāja lietot alkoholu, viņi bieži atklāja, ka viņiem ir pietiekoši augsts trauksmes līmenis, kas varbūt arī iepriekš arī bija tas viens no iemesliem, kāpēc viņi Kāpēc biežāk sāk lietoju? lietot alkoholu. Mm. Ja? Un tad, kad ir augstāks trauksmes līmenis, arī tad ir biežāk būs seksuālie traucējumi. Ja? Jo atkal daba tā ir paredzējusi, trauksmē brīdina, ka ir kaut kādas briesmas. Ja Mm. mums ir briesmas, apkārt klaiņo izsalkuši vilki, nav paredzēts, ka mēs nodarbosimies ar seksu. Ja? Vai ne? Tieši tāpat kā nav paredzēts, ka mēs gulēsim. Ja? Un tāpēc gan miega centri neieslēdzās, gan libido centri neieslēdzās. Ja? Mm. Un tad viņi saka, jā, garlaicīgi. Jā, varbūt, jā, nu, ja pie kaut kā pieradis arī, ar to arī var skaidrot, jo tāpat zināms ir, kur cilvēki, nu, piemēram, ja pārāk aizraus ar masturbāciju, gan vīrieši, gan sievietes, jā, ka pēc tam vairs tā neapmierina, nu, tā kā tas reālais seks, jā, Jā. jo skatoties tur tās pornogrāfijas un ātri mainot tur, piemēram, visādus kadrus, un tur ir visādas tur tādas kaut kādas bildes vai tur kaut kas. Daudzveidība, milzīga Jā, daudzveidība, dažādu sajūtu intensitāte un atkal dopamīns pie vainas, vai ne? jā, jā, jā. Tā viņš ir. Un kā man mēs tā kā arī esam aizgājuši plūstoši līdz manam nākošajam jautājumam. Tātad cilvēks ir nolēmis iziet no šīs te atkarības. Mm, Tikko minējām šīs te izmaiņas seksuālajos kaut kādos paradumos vai vēlmēs. Kādi ir tie atradināšanās simptomi, ja tā var teikt, un psihiskie, fiziskie, ar ko jārēķinās? Un pēc cik ilga laika tas cilvēks kļūst tāds, kāds viņš, nu, kādam viņam būtu paredzēts būt? Kāda ir tā viņa īstā daba? Kad tas parādās?
Jā, nu, teiksim, protams, ir atkarīgs, cik gan no cilvēka ģenētikas, cik daudz orgānu ir bojāti. Jā, nu, teiksim, no aknu ciroze ir aknu ciroze. Jūs viņu vairs neizārstēsiet. Tur ir tikai aknu transplantācija. Jā. Tā jau Smadz, pēdējā stadija, ja? Smadzeņu bojājumi tāpatās. Jā. Tāpēc, nu, teiksim, kādi cilvēki attopas labāk, citiem ir kaut kādi šie deficīti, nu, tā kā uz visu atlikušo mūžu, ja, ka to Mm. daudz ko salabot nevar. Ja. Protams, tas nenozīmē, ka nav vērts no alkohola atmest, ja, bet nu, bet visādā ziņā, jā, jo, ja turpinās, būs nu, vēl sliktāk. Jā, nu, Protams. zināmā Jā. mērā ir kas organismā atjaunojās un ir kas organismā neatjaunojās. Jā, teiksim, Mm. tā. Tas saistīts arī ar nu, teiksim, seksualitātes funkciju. Jā. Kaut ko var atjaunot, kaut ko var atjaunot arī seksualitātes funkcijā ar medicīnas palīdzību. Jā. Varat kādu Bet piemēru minēt? Nu, piemēram, pieņemsim, ka alkoholiķim vairs, nu, teiksim, tās erekcijas vispār nav. Nu, mēs zinām, ka ir arī dažādas plastiskās operācijas, kā to erekciju, piemēram, atjaunot. Ja, Mhm. nu, ja nu, nu, teiksim, tā paņemam. Mhm. Tāpēc, nu, protams, tas prasa arī diezgan daudz ir atkarīgs no partneres, jā, kā, piemēram, nu, teiksim, jaunā partnere, ja ir kaut kādā veidā seksā pieredzējušāka un daudzveidīgāka, viņi var vairāk ietekmēt, piemēram, to seksuālo funkciju. Nekā, piemēram, tāda partnere, kas ir tagad tāda vairāk, nu, nezinu, tā kā mammas tipa, kā tas saucās, Mhm. ja, kas šo alkoholiķi tā kā, nu, ir vāķījusi visu laiku, ja, un tam līdzīgi. No mamma ir mamma, tas tādu seksuālu uzbudinājumu, kā Neraisa, zināms, jā. nerada, ja. Mm. Tāpēc bieži vien arī nevar pateikt, piemēram, ka tā seksuālā funkcija nav pārāk laba. Tas ir, nu, nav iespējams noteikt, tas ir kaut kādu fizioloģisku bojājumu dēļ jau, vai tas ir tāpēc, ka, teiksim, šīs partneru attiecības ir palikušas, nu, tādas, nu, kaut kādas tādas, kādas, nu, viņas ir tādas ir, ja. Um, nu, visādā ziņā noteikti, nu, teiksim, tur nav uzlabojušās, jo arī tai sievietei ir daudz aizvainojumu visādu par to alkoholu periodu, ja tur viņu krāpa un mānija un meloja, un tur daudz bija depresiju un aizvainojumu ciešanu un tam līdzīgi, ja, un tas, nu, nezinu, vieglāk ir teiksim, tādā ziņā daudzsološāk ir uzsākt jaunas attiecības. Ja, nekā Jā, jā. nu, tās vecās, jo tie aizvainojumi jau arī kā atmiņas, ja viņi nekur nu, no smadzenēm tā kā nepazūd. Pat ja, piemēram, tas partneris vai partnere pasaka, nu, ka es esmu piedevusi tur visu, tur es viņu mīlu un tā tālāk. Kā zināms, ar dažiem sabiedrībā ļoti pazīstamiem cilvēkiem, kas ir tādi harizmātiski un tā kā interesanti un patīkami, ja, un viņus jau atstāja nelabprātāk, jā, nevis, ka tur šāds tāds nekāds, jā. Mm. Um, tā kā, nu, tādā ziņā, jā. Bet jāsaprot arī, ko es bieži saku, ka rehabilitācija Eh, cilvēkam, kas strādā tagad darbā, un viņš ir atgājis no alkohola, var paņemt savas divas trešdaļas, ja ne vairāk no visu brīvā laika, kas ir ārpus darba. Ja? Nu, piemēram, viņš apmeklē anonīmi alkoholiķu sanāksmes, viņš tur iet tur kaut kādās psihoterapijas seansos, viņam tur jāiet ir uz sporta zāli, lai atjaunot kaut kādu fizisko funkciju, ja, atkal. Tā tad iešana sporta zāli pašam vienmēr nav veselīga, un tas ir vajadzīgs drīzāk ar fizioterapeita palīdzību. Tā tad viņš iet vēl, piemēram, divreiz nedēļā pie fizioterapeita. Ja? Un tagad tas paņem, nu, ir tā jāpieturās pie tāda diezgan
tā, nu, tā dzīves plāna. Jā. Protams, ir Mm. vēlams arī veselīgs ēdiens, jā. Aknās kaut arī nav ciroze, bet tik un tā, nu, ar neveselīgu ēdienu tā tad tās aknas vairs neņem pretī, jā. Tur izoperēt žultspūslis, piemēram, ja tā tad viņam vispār arī jāinteresējas, kāds ir veselīgs ēdiens un jābūt tādam partnerim, kas taisa veselīgu ēdienu vai ēd, jā, tur Mm. diez vai iznāks tā, ka viens ēd neveselīgi, otrs veselīgi, jā, Tieši. grūti to pielāgoties. Mm. Tā kā tās var paņemt ļoti daudz resursu, un ne katram ir, tā sakot, gribas spēks tā pāriet uz īsti tādu veselīgu dzīvesveidu, ja kā mēs sakam, dzīves stilu. Jā, viena atkarība var nomainīt pret citu atkarību. Par to arī bieži vien runā. Nu Ka es jā, bet mēs varam teikt, ir fanātiski pozitīvās. alkoholiķu kļūstu par, nezinu, fanātisku sportistu vai veselīgu ēdienu. Ēdāju var rasties Jā, fanātiski sportisti vēl tā, bet kas arī, protams, pārtrenējoties, arī var nodarīt organismam pāri. Par to arī tagad ir daudz pētījumi, bet bieži vien tā tad ir sāk vai nu ēst, vai sāk mesties uz spēļu automāti atkarību. Jā. garīgums, vēl viena trešā, man liekas, tāda sfēra, kurā cilvēki Ko metās. jūs teicāt? Garīgums, nu, tāds Jā, fanātisks jā, jā, jā. kristietība Mhm. un tādas lietas. Jā, nu, teiksim, tāda meditācija, retrīt nometnes, jā, tas pat būtu, varētu saukt par pozitīvajām atkarībām, jā. Mhm. Tāpēc, ka nu, ir tas pats šis trauksmes līmenis, un tie palīdz, piemēram, tādas meditācijas jā, man tur ir vairāk pacienti alkohola atkarīgie, tiešām, kas tā kā cītīgi sāk apmeklēt tur tās retrīt nometnes, nu, kurām tur dažās, piemēram, vipasana meditācijās, nu, tur 2 nedēļas, tur tikai sēdēt un meditēt, un 15 minūtes pastaigāties un 2 reizes dienā apēst vienu banānu. Nu, tur vesels cilvēks nevarētu izturēt. Okay. Jā, man vesels piedzīvojums, tā dzīvošana un dzīvošana ar alkoholu, dzīvošana bez alkohola, kā sevi vēl piedzīvot tajā visā, kā pilnvērtīgu seksuālu būtni. Ļoti daudz interesantas informācijas no jums dzirdēju, bet rezumējot mūsu šodienas sarunu, mums palikušas vēl 5 minūtes burtiski. Kāda tad Kāda tad būtu tā alkohola loma cilvēka seksualitātē? Un kā cilvēkam vispār nu, tā veikli saprast, nu, vai viņam ir kaut kādas korekcijas nepieciešamas vai nē? Nu, es vispār neieteiktu saistīt seksualitāti ar alkoholu. Jā. Tas ir viens. Tā tad seksualitātei veselīgai jābūt nu, tā kā bez alkohola. Jā. Paldies! Gandrīz vai gribējās pateikt, ka, ja jūs esat iedzēruši, varbūt tieši vajag atturēties no seksa. Bet, nu labi, mēs runājam par pāris glāzītēm, jā, kas ir ok. Bet, teiksim tā, jāizvelk secinājumi no iepriekšējām alkohola lietošanas reizēm. Ja? Mm. Tātad, ja iepriekšējās alkohola reizēs bija kaut kādas problēmas, nu, piemēram, seksualitātes ziņā, piemēram, tieši nesanāca, vai, piemēram, bija kaut kādas, nu, teiksim, tādas deviantākas tendences, jā, tur palika tur agresīvāks, vai tur bija gatavs burtiski ar jebkuru stāties seksuālais attiecībās, kas kustās, jā. Tā tad, nu, noteikti būtu tā tad jāpadomā, ka tie ir Ka tā nav tādi, norma, ka tas ir nevis kaut kas, kā es esmu jā, savā seksualitātē izaudzis un attīstījies, bet tieši pretēji, ka tā ir bīstamība. jā, riski, ka tas ir risks, jā, Jā, un ka tas ir. tāpēc lielīties, jā, uh,
Un ar to tas arī ir, teiksim, tāds nav labs faktors. Tieši tāpatās, ka, ja jūs jūtat, ka jūs lielaties, ka jūs varat tā kā izdzert lielu alkohola daudzumu, un cits jau ir ierēbis, jūs tur esat, tur viss ok. Ar to nu, noteikti, ka ja man par to gribās lielīties, tad man vajadzētu aizdomāties, ka tas tā nav laba pazīme. Ja? Mm. Ka tas nav veids, vat, nu, cilvēks domā, ka lielās viņš cenšas celt savu reputāciju. Ja, Vai ja arī tā viņš sevi attaisno? reputācija, Nu, es jau varu daudz izdzert, tāpēc ka es tur esmu liels un nu, tur augumā, masā, piemēram, liels. Un es jau nekad nepiedzeros, ka tas patiesībā nevis dabas dots bonus viņam, bet tieši pretēji tā ir bīstamība. Mm. jā, nu, īpaši, ja ir vēlēšanās lielīties, ja, jo to Jā, uzskata par kaut kādu prestiža faktoru. Ja, jā. tātad tie jau ir psiholoģiskie faktori, kas uz to Mhm. var. Ja. Mhm. Tālāk, ja neizdodas kontrolēt, ja mēs runājām, ja, ot, piemēram, Mhm. teiksim, kāpēc lielākajā daļā gadījumu, kad lieto alkoholu, neapstāties pie divām glāzītēm. Ja? Mhm. Tātad atkal runa par vīrieti, sievietei pie vienas. Ja? Tā tad, ja tomēr lielāko tiesu es to pārēju pāri, tad, tad tas nav labs prognostiskais faktors. Ja? Mhm. Tā tad, ja es kaut ko alkohola reibumā vēl izdarīju, kas, tā kā par ko man ir kauns, nav labs prognostiskais faktors. Piemēram, braucu reibumā, jā, pat kaut arī man nepieķēra. Jā. Mhm. Tur vai, piemēram, nu, nezinu, tur dejoju uz galda un tam līdzīgi, jā, tur visiem bija smieklīgi, protams, un visus es baigi uzjautrināju, bet es nedomāju, ka te vajag, nu, sist pie krūtīm un teikt, Jā. yes, jā. Mhm. Tā tad, tā, ka, nu, rezumējot, ka uzvedība ļoti izmainās, vai kaut kādas reakcijas vai uzvedība ļoti izmainās alkohola reibumā, tad tā tad vajadzētu, ja to uztvert kā tādu faktoru, par ko būtu jāizdomājas par ierobežojumu ieviešanu savā dzīvē. Drīzāk es teiktu, ja uzvedība tur īpaši neizmainās, nu tur mazliet tā kā jautrāk ir, ja, nu kaut kā tā, bet nu tas nav tā, ka man noteikti gribās šo pieredzi atkārtot. Nu, viņa ir tāda, ka es varu arī iztikt bez tā. Jā. Nu, Mhm. es varu arī komunicēt, atbrīvoties, arī neiedzerot alkoholu. Jā. Beigu beigās, ja kāds grib, viņš var saskandināt skulas glāzi un iestāstīt sev, ka tas arī ir alkohols. Ja? Jā, Un, iestāstīt caur visu, ko. Vai ne? jā, Tieši tā. Labi, doktor, laikam mums līdz beigsies laiks. Es jums teikšu milzīgi paldies par sarunu. Es ceru, ka mēs tiksimies vēl kādreiz uz vēl kaut kādu interesantu diskusiju. Un tad, jā, kādi atvadu vārdi vēl varbūt pēdējie? apkārt atved vārdi būtu tādi, ka katram cilvēkam jāizdomā, kā viņš iegūs pozitīvas emocijas bez alkohola. Ja? Jo alkohols ir mākslīgi pozitīvu emociju uzskrūvēšana. Bet ja kāds nezin, kā padarīt dzīvi interesantu bez alkohola, ja, tad tā ir problēma, par ko varētu varbūt sākt interesēties, kā to mainīt. Jā, un mans novēlējums. Lai motivācija ir tas, ka tu vari beidzot sevi uzzināt, kāds tu īstenībā esi. Tad, kad tu nelieto alkoholu, jo pārsvarā mēs sākam lietot ļoti agrā vecumā, tur kaut kādos pusauģu gados, un tā cauri dzīvē ejam un kaut kādas glāzītas cilājam un īsti neuzzinām, kāds mēs esam, kad mēs nelietojam alkoholu, jo visu laiku viņš kaut kur mums ir klātesošs. Tā ir Un, brīnišķīga un, un, manā atziņa. vēl viena piebilde ar pretējo dzimumu, tā tad iepazīties un savaldzināt, tā tad to vajag, nu, tā kā treniņu un iemaņas, ja? Absolūti. Alkohola, tāds likums ir tāds. Alkohola reibuma laikā iegūtās iemaņas uz skaidru prātu nepāriet. Ja? Piemēram, ja jūs alkohola reibumā viegli iepazīstaties un tur labi dejojat un tā tālāk, ja? Skaidrā, bet jūs to slikti darat skaidrā, ja? Tad šī pieredze pilnīgi neko nedod. Ja skaidrā
apgūst kaut kādas iemaņas, un es zinu, ka es varu runāt ar pretējo dzimumu par tādām un tādām lietām, ja? Tad tas paliek atmiņā. Redz kā. Uz šī tad arī varam Jā, droši atvadīties. Es ceru, ka šī saruna ļoti daudziem noderēs. Paldies, paldies, Mīšam, Artur. jā, paldies jums arī. Atā.